tāda forša vietiņa aiziešu pa jūru pašpagošu un tad kaut kādu apēdīšu. Zini, kā bija ieplānots? Ieplānots bija tāds, aizbraukšu pie jūriņa, zini, tādu riktīgu gabalu iztaigāšu, zini, un pēc tam jau kā iesvīts domāju, tādu alutiņu ar jums pasēdēšu mašīnā, uztaisīšu tādu raidījumu. Tāds vējš, saproti, vajadzēja ziemas pufaiku ņemt visu siltāko pižiku galvā. Ziemā, man liekas, tik augsts nav kā tagad ar kādu aliņu. Iešu uz Kidzu kaut kādu karstu zupiņu apēdīšu. Nezinu, kaut kas tam līdzīgs. Ziniet, draugi, kaut kā nerunājās man šodien pie jūriņas, pie jums. Es domāju, aizbraukšu uz mājām, uztaisīšu tādu nelielu. Zini, ir dienas, kad tev, zini, gribās kaut ko parunāt, pastāstīt. Ir tāds, zini, gandrīz kā skrējienā, kad jebkurā gadījumā pats galvenais, ko es jums gribu pateikt, ka Basjasī dzimšanas diena būs aprīļa 1. svētdienā. Kombinātā viss ir sarunāts 6. datumā pulkstens 18. Mēs visi tiekamies Skrīveru pārtikas kombinātā uz Basjasī dzimšanas dienu. Un tur būs gada tortīte, vai ne? Altiņš, viss, ko sirds vēlās, uztaisīsim mazo disenīti ar disko busu. Un katra aprīļa mēs sāksim, nezinu, cik gadus, gadiņu nosudēsim. Es ceru, ka tas būs ilgadējs pasākums, un mēs to katru gadu svinēsim, Basjasī, katru atzīmēsim, kurš ir noturējies, kurš nav noturējies. Kaut kā tam līdzīgi. Es aizbraukšu mājās, pēc tam vēl ielikšu no mājām kaut kādu vidosiku, tagad iešu uzēdīšu zupiņu karstu, kaut ko tādu Kindzā. Izbalējuši, striķīši, sarkanie nav vairs tā pat čotnečka, bet gan jau katjaunos. Kindza house. Īstenībā forša vietiņa man patīk šeit. Ejam iekšā, darba laiks līdz 22. Tāds baigi lielais izskatās zem spoguļa, bet tāds nav nemaz tik liela telpa, pēc spogulis dod baigo efektu. Ko labu apetīti kaut ko uzsūtīsim, gribās karstu zupiņu forši. Bezalkoholiskā alus vietā ingvera tējiņa, viss kā vajadzīgs ar medu. Man tā liekas, pēc paslaikas vai nu zops šitāds būs, vai nu atkal kaut kas tāds laiciņš, kad utikai. Tikai paostīt. Rīgas melnais. Dosim tālāk. Tāds suvenīru skapis. Forši, Kindza patīk šeit atbraukt apēst hačapurī. Esam maisījis? Samaisīšu. Nādu filmē? Jā, bišķiņ, tas ir baigi labais momentiņš. Sagriezīs arī, lai ir tā kā vajag. Pa šķīvīšiem atvēlēt vai? Nē, mēs. Tur rādi? Pa vieglo tā harčo ar hačapurī. Zivju zupiņa tāda labā, harčo arī labs ir, un hačapurī tas ir. Labs, patiešām tāds nav, kad ej ārā, liekas, dārgi, bet viss ir ideāli. Pašu finišu uztaisīšu, atbraucu mājās no Tusiņa, no Jūrmalas pāēdām šitā te. Protams, ka 9 neuzspējuši jums uztaisīt video, tāpēc es zinu, jūs neesat vainīgi, ka man nav 1000 sekotāji, tā varētu online. Čau, mani draugi, dzeram kopā.
bet pat cik tur tikai no 1000 var. YouTube ļoti smagi iet ar sekotājiem vienmēr. Es pats citreiz televizorā sēžu un, zini, televizorā skatos, gribās, zini, uzrakstīt kaut kādu komentāru. Tur ir tāda schēma, ņem telefonu, tad iekšā viņa kontā. Televizorā mēs nemāku uzrakstīt. Gan jau kādam ir tāds televizors, ka var, bet es tā baigi televizorā nevaru. Es tieši tagad skatos jauns komentārus, man atnāca, Jāni, man jautājums, pīpot vai dzert? Protams, ka labāk pīpot. Skatoties, kā dzer. Zini, kā bija man ar veselību? Īstenībā, kad man tās visas aritmijas bija, vai ne, es arī domāju, jo labāk uzpīpēšu, pīpēšu, un saproti, sāku pīpēt, un man momentāli aritmiju iemet iekšā, saproti, nokožojuši 2 nedēļas, aritmijas nav, saproti, pēc visas veselības likuma, ka labāk ir dzert nekā pīpēt, jo es nezinu, es atmetu abus divus un ļoti labi jūtos, saproti, ir sūdīgi ar pīpēšanu, ja tu ikgadējis pīpētājs, saproti, tā nav, kaut kādi, tagad man ir pagājuši arī kaut kādi 5-6 gadi, vai ne, pilnīgi dafeņi, pat, zini, kaut ko riebjās, ja kāds, zini, pīpē, iepriekš, saproti, visu laiku, kaut kādi 3 gadi mēģināju tu sauost, kurā vietā, kas un ko, nedod Dievs kaut kādu ūdens pīpi vai kaut kādu, zini, šito saltiņu pamēģināt, viss aizies 2 paciņas dienā, kā bija. Tā kā kaut kā tā, mani draugi mīļie. Pats galvenais, ka mēs svinam gada jubileju 6. aprīlī, ja? Tas ir 1. aprīļa svētdienā. Katru gadu vajag tas ataisījos ilgadējo pasjasī, bet cik Dievs dos, tik arī mēs viņu svinēsim, vai ne? Kaut kā tā. Un davai es pāriešu vēl pa šitiem komentāriem un eju lādēt iekšā 7 komentāri, kas te bija tāds labs. Pastaigas mežā ļoti labi savāc kopā smadzenes, es to daru regulāri, vienmēr pieveicu 10 līdz 15 kilometri. Malacīts. Man vēl jāaug, patiešām tas ir tāds normāli. Tā, tikai viens mīnus. Man vienmēr kabatā plakanais. Galīgi pa sauso pagaidām nesanāk, bet cenšos. Jā, plakanais kabatiņā bija tā pa kaifu var čik. Es nezinu, es nemāku tā, Ar vienu plakano vispār nav jautājumu. Plakanais daba, tas viss ir skaisti, vai? Ja tā māk, cepur nost, vispār nav jautājumu. Tev par godīgu un skarbos realistisko viedokli. Paldies tev par godīgu un skarbo realistisko viedokli. Jā, tas bija tāds, zini, laikam, bišķiņ kaut kāds tāds skarbs raidījums. Gaidam kopā pavasari skaidrā. Jā, Džeki, gaidam. Šitais labs pārīts no brocēniem. Jā, bet es skatos, ka, tur forši, nekāda vaina. Ja viņi nedzertu, man vienkārši, es iedomājos, par to meiteni, dīrsā tur būs, saprot, ja nenometīs. Džeks, viņš savāksies, viņš tāds cietais rieks ir, vai ne? Tā. Jāni, kā es tevi saprotu, tu esi malecis. Es cenšos tev sekot. Artis raksta, malecis. Man prieks, saproti, tā viss ir forši. Kas ir forši? Aizbraucu uz jūriņu, uzēt, paltosiks, tas, saproti, skarba mums dzīve ir pienākusi. Skarba mēs nepelnām tik, cik tērējam, un tas viss uz nervu sistēmu mūs davī, saproti. Gribās ar ģimenīti aizbraukt katram. Es pilnīgi saprotu, kāpēc banketzālē nav uz itāļu vakariem. Saproti, cilvēks ir ieslēdzies sevi un nevar arī visur, saproti, kur es saku, citi saka, pavasars, viss iet, aizbraucas mēs tās pašas eļas, es saku, kā, tagad jau, viņš saka, nifigā, klusumiņš no servijas puses, no visas, un tāpatās arī celtniekiem, iešūposies, kaut kas labāk būs, bet nekas jau īpaši labāks nevar būt. Aizēju uz gastronomu, un tas labākais tur arī paliek viss. Ir tāda, kā ir. Atnāks vasariņa, ir, saproti, apkura lētāka, tas lētāks, tas, kaut kā saulīte, tas visu uzlabos. Šitais tev
Un tā kā šitā ziema iestājās, atkal tā kā dirsā, kā es teicu, laika apstākļi, čuksti aizņemies, bet iedzer. Mūsu laiku prognoze. Tūlīt būs mums nebūs ziema. Ceru, ka nebūs. Šodien jūriņā man likās tāda ziema, vajadzēja ziemas, tādu riktīgo pufaiku, kaut kādas cepures divas, nu tā piesalu pie vietas. Cerams, ka nekādu zarazu nedabūju. Mani mīļie draugi, tas viss ir pofi. Galvenais, ka gadiņu sabrauksim tur. Skrīveros, kam nav slinkums, atbrauciet kaut ko, mēs uztaisīsim. Viena gada jubileja disko busiņu izūkšu ārā, visus iziešu apskatīt. To. Apskatīt atkal cena nodokļi, lai aizbrauktu 10 pasākumos pa sezonu. Nu, tas ir sviests jāliek Igaunijā uzskaitē. Vsjo, čau. Rakstiet komentārus vairāk, lai būtu tāds stimuliņš. Mums tas ir kā fórums jāveido, lai viss notiekās.